Esiet sveicināti, lai Dieva miers jūsu namā. Amen. Lai Dievs piepildi jūs ar mieru, ar mīlestību, ar prieku. Kad jūs viņu piedzīvojat katru dienu, un arī es lūkšanās tiešām piedzīvoju viņu, ir reizes, ka viņš atnāk un pieskarās tik spēcīgi, ka par maniem baigiem plūst asaras, un es neko citu negribu, kā tikai Kristu viņu tuvu, viņu klātbūt savā dzīvē. Ir reizes vienkārši, kad es lūdzu un deg manas seja, vienkārši nonāk tā kunga uguns pār mani. Esmu pateicīgs Dievam, ka viņš pieskarās, un kad es viņu varu piedzīvot, ka es viņu varu sajust, ka viņš ir tuvu katram, kas viņu piesauc, ka viņš tuvu katram, kas viņu meklē, ka es viņu varu reāli piedzīvot savā dzīvē. Un kad esmu no rīta palūdz, es redzu Dievu vadību pilnīgi visā, gan darba vietā, gan mājās, gan ģimenē. Es redzu viņu vadību, es sajūtu viņu klātbūt, es sajūtu, ka viņš nāk man līdzi, lai kur es ietu, un esmu pateicīgs par to. Un kāpēc es runāju? Es vienkārši to runāju tāpēc, kad es arī gribu, lai tev iet blakus Jēzus Kristus, lai svētais gars tev seko, un ka tu viņu piedzīvo, un ka tu esi laimīgs ar Kristu, ka tu esi laimīgs ar Dievu, ka tu esi laimīgs ar svēto garu, ka tu viņu piedzīvo katru dienu. Tā ir mana vislielākā vēlēšanās, mana sirds vēlēšanās. Un es zinu, ka es veltīgi nesatinu šajā online. Es ticu, ka Dievs pieskarsies katram jūs un svētīs jūs un izlies savu mīlestību un žēlstību par jūsu dzīvēm. Kad jūs dzīvosiet patiesā mīlestībā, ka jūs dzīvosiet patiesā priekā, jo visu to, ko vēlns dot, tas viss ir viltojums. Tāpatās, ka šodien, ka tu vari nopirkt preci, tu vari nopirkt oriģinālu un tu vari nopirkt neoriģinālu. Un tad, kad tu nopirks preci, viņi nav oriģināls, jā, tad tu zini, ka tu esi nopirks brāķi un tavs sirds īpaši nepriecājās par to. Un es zinu, ka arī garīgajā pasaulē tu vari nopirkt brāķi un tu vari paņemt viltojumu, jo šī pasaulē maldu varas, maldu dēmoni, maldu gari staigā apkārt, lai cilvēks pievild, apstulbot cilvēks. Ir tik daudz reliģijas apkārt, ir tik daudz mājdicības apkārt, bet patiesais Dievs ir Jēzus, patiesais Dievs ir svētais gars, patiesais Dievs ir debesīs, debes un zemes radītājs, Jehova Jahve, pilnīgs Dievs, kas pastāv pats par sevi, Jehova Jire, kas gādā un izredz, jo Dievam ir vārds, un katram vārdam ir nozīme. Un tad Jehova Jire, tas nozīmē Dievs gādā, Dievs izredz. Jehova Jahve, Dievs pilnīgs Dievs, kas pastāv pats par sevi, kam dzīvība pašam sevi. Jehova Roj, tas kungs ir mans gans, viņš ir mūsu labais gans, viņš pazīst savas avis, un viņa avis viņam seko, un viņa avis dzird viņa balsi, un kas ir no patiesības, tas dzird viņa balsi. Halleluja! Jehova Rafa, tas kungs ir mūsu ārsts. Halleluja! Caur viņa brūcēm mēs esam dziedināti, slavu Dievam. Jehova Kadoš, viņš ir tas, kas šķīstī, kas mazgā, kas tīra, kas izmaina mūsu dzīves. Paldies Jēzum, paldies debes Tēvam par viņa žēlstību un mīlestību. Un šodien es lasīšu 34. psalmu. Dāvida dziesma, kad viņš izlikās negudrs Abimeleka priekšā, un tas viņu padzina. Es slavēšu to kungu vienmēr, un viņa teikšana aizvien būs manā mutē. Mana dvēsele ir līgsma par manu kungu, viņu daudznādam. Cietēja, lai to dzird un priecājas. Aleluja! Tas, protams, ir no manis šis aleluja, ja? Es aleluja saku tāpēc, ka es tiešām esmu priecīgs par savu kungu, esmu priecīgs par Jēzu. Un aleluja nozīmē vienkārši, ka tu saki godu kungam, kad gods tam kungam, lai slavē viņam un pateicīgi par visu, ko viņš dara manā dzīvē. Manas sirds līgsmo par viņu. Aleluja! Viņu daudznādam un cietēļā to dzird un priecājas. Slavējiet līdz ar man tā kunga godu, kopā teiksim viņa augsto vārdu. Es meklēju to kungu, un viņš man atbildēja, un viņš man izglāba no visām manām izbailēm. Uzlūkojiet viņu un tuvojieties viņam priecīgi, tad jūs starosiet un jūs sejas nepazīs pazemojumu. Kas bija postā, grimis sauca, un tas kungs viņu uzklausīja, un izrāva viņu no visām viņa bēdām. Un tiem, kas
Tā kunga eņģelis apmetās ar tiem, kas viņu bīstas, un tos izglāba. Baudiet un redziet, cik tas kungs ir labs. Svētīgs tas cilvēks, kas pie viņa tveras un uz viņu paļaujas. Bīstaties to kungu, jūs viņa svētie, jo kas viņu bīstas, tie nepazīst trūkumu. Jauniem lauvām jācieš trūkums un bats, bet kas to kungu meklē, tiem netrūks nekāda labuma. Nāciet šurp jūs bērni un uzklausiet mani, es jūs mācīšu to kungu bīties. Kas ir tas vīrs, kas mīl dzīvi un ilgojas pēc gara mūža, lai redzētu labas dienas? Tas, lai sargā savu mēli no ļauna un savas lūpas, ka tās nerunā viltīgus vārdus. Novērsies no ļauna un dari labu, un meklē mieru un cenies pēc tā. Tā kunga acis vēro taisnos, un viņa ausis uzklaus viņa palīdzības sauciens. Tā kunga vaigs ir vērsts dusmās pret visiem, kas dara ļaunu. Viņš izdeldēs viņu piemiņu no zemes virsmas. Kad taisnie sauc, tas kungs viņus uzklaus, un viņus izglāb no visām viņu bēdām. Tas kungs ir tuvu tiem, kas salauztas sirds, un palīdz tiem, kam satriekts un noskumis prāts. Daudz ciešanu taisnajiem, bet no visām tas kungs viņu izglāb. Viņš pasargā visus viņu locekļus, un neviens no tiem netiek samaitāts. Aleluja! Un bezdievīgo nokauj viņa blēdība, un kas vienīs taisno, tie kritīs grēkā, un tiem būs jānožēlo. Tas kungs izglāb savu kalpa dvēseli, un neko, ko nožēlot nav tiem, kas uz viņu paļaujas. Slava Dievam! Tātad es slavēšu to kungu vienmēr, un teikšana būs es slavēšu to kungu vienmēr. Vai tu slavē Jēzu vienmēr? Vai tu slavē Dievu vienmēr? Vai tu pacēl katru dienu savas rokas pret debesīm, un tu viņu slavē, un tu viņu teici, un tu viņu godini, un tu viņu slavē par visu, ko viņš tavā dzīvē darīs, ka tu esi pateicīgs par visu, ka teikšana ir tavā mutē, ka tu teici visu vareno Dievu, ka tu viņu paaugstini. Kad Jēzus teica, tad, kad jūs mani paaugstināsiet, tad jūs sapratīsiet, kad es tas esmu, kad es esmu atbildi tavai dzīvei. Mana dvēsele ir līgsma par manu kungu, vai tava dvēsele līgsmo par Dievu, par Jēzu. Ja tu to nedari, sāc līgsmot, sāc gavilēt, sāc teikt tā kunga vareno vārdu. Halleluja! Kad tiešām cietē viņi daudzinā un priecājas par to, ka Dievs atbrīvo mūs no ciešanām, ka Dievs atbrīvo mūs no sērgām, ka Dievs atbrīvo mūs no ļauniem gariem, no netīriem, nešīstiem gariem. Dara brīvus katru cilvēku, viņš dara brīvu, aleluja, jo viņš vēlas darīt tev brīvu, un viņš vēlas, lai tavā namā atskan pestīšanas gaulas, ka tu esi brīvs un laimīgs. Slavējiet līdz ar mani tā kunga godu, kopā teiksim viņa augsto vārdu. Ja, tad slavēsim tā kunga godu, teiksim viņa augsto vārdu. Halleluja! Un kad tu meklē to kungu, un viņš tev atbildēs, ja tu meklēsi, viņš tev atbildēs. Meklē viņu, klauvē, lūdz, meklē, un tu atradīsi, tev taks atvērts, Dievs tev uzklausīs, Dievs tev svētīs, jebkurā dzīves sfērā. Un Dievs izglābs no visām tavām izbailēm. Un uzlūko Dievu un tuvojies viņam priecīgi. Tu uzlūko Jēzu, uzlūko Dievu, uzlūko Svēto garu katru dienu un tuvojies viņam priecīgi. Un tad tavas sirds, tad tu starosi un tava seja nepazīs pazemojumu. Tad tu starosi un tava sirds nepazīs pazemojumu. Aleluja! Un kas bija postā, grimis sauca, un kungs viņu uzklausīja. Aleluja! Ja tu esi postā, sauc uz to kungu, viņš tevi uzklausīs. Viņš tevi izraus no visām tavām bēdām. Aleluja! Un tā kunga eņģelis apmetīsies ar tevi, ja tu staigāsi bībā viņa priekšā. Vai tu vēlies, ka tā kunga eņģelis tev blakus, lielais, varenais, spēcīgais Dieva eņģelis, kas tev pasargāja dienas, tad staigā bībā viņa priekšā. Un baudi un redzi, ka tas kungs ir labs. Tas kungs ir labs. Viņš par tevi gādā. Aleluja. Viņš par tevi rūpējas. Viņš ir labs. Jo viss, ko es šeit lasu, ir viens teikums. Dievs par tevi rūpējas. Un viņš rūpēsies.
Bet viens nosacījums, ja tu sāksi viņu meklēt katru dienu un lūgt un klauvēt pie viņa sirds durvīm. Halleluja. Viņš pie mūsu sirds durvīm klauvē Jēzu, un mēs klauvējam pie viņa sirds durvīm. Sakam, Jēzu, es gribu tev mīlēt. Es gribu, lai manā dzīvē ir savstarpējas attiecības ar tevi. Halleluja. Savstarpējas attiecības, intības attiecības, tos attiecības ar tevi, Jēzu. Es gribu tevi vairāk iepazīt. Halleluja. Halleluja. Svētīgs tas cilvēks, kas pie viņa tveras. Svētīgs tu esi, ja tu pie Dieva tveries, un ja tu uz viņu paļaujies, tad tu esi svētīgs. Un bīsties to kungu, jūs viņa svētie, bīstaties Dievu, tad staigāj bijībā viņa priekšā. Bībelē teikt, tuvieties bez bailēm viņa žēlstības troņa, lai atrastu žēlstību īstajā laikā. Un tas nenozīmē, ka tev bailēs tad jānāk no pie Dieva, bet tas, ko nozīmē bīties, tas nozīmē staigāt bijībā pret to kungu, ka Dievs tavā dzīvē nav otršķirīgs, kā man Dievs runāja, ka tad, kad mēs ejam uz darbu, mēs uztraucamies, mums ir jāpaspēj uz darbu, kaut arī 6 rītā mums būtu darbs, mēs jau ceļamies augļus, ejam, bet tad, kad mums ir Dievs, mēs viņam noliekam otršķirīgi. Bet paldies Dievam, ka Dievs mūs nenoliek otršķirīgs. Es nenolieku Dievu otrajā vietā. Es viņu savā dzīvē nolieku pirmajā vietā. Un es ceļos augšā un es viņam veltu visu to labāko laiku no rīta. Es veltu viņam 5 no rīta, pieceļos un lūdzu Dievu 2 stundas, halleluja. Vienkārši lūdzu to kungu. Man ir tik labi kā nekur. Jo viena diena tavos pagalmos Dievs ir labāk nekā 1000 citas. Halleluja. Tie, kas staigās, tad bīsies to kungu, staigās bijībā, tie nepazīst trūkumu. Halleluja. Jo tie, kas to kungu meklēs, tie netrūks nekādu labu. Tad viņiem nebūs trūkums un viņiem būs labums. Halleluja. Viņi iegūs no tā kunga labumu. Nekāda nediena netosies tavam namam. Halleluja. Jo Dievs tevi svētīs. Vai tu gribi redzēt labas dienas, vai tu gribi nodzīvot ilgu mūžu? Un šeit ir rakstīts, ja tu gribi redzēt labas dienas un nodzīvot ilgu mūžu, tad tu sargā savu mēli no ļauna un ka tavas lūpas nerunā viltīgus vārdus. Un tad tu ilgi dzīvosi virs zemes un tev labi klāsies. Tu redzēsi labas dienas, ka tu novērsīsies no ļauna un ka tu darīsi labu. Halleluja, novērsies no ļauna un dari labu. Meklē mieru un dzenies pēc tā. Novērsies no ļauna, meklē labu, dzenies pēc miera. Halleluja! Jo tā kunga acis vēro taisnos un ļaus uzklausa viņa palīdzības sauciens. Tas kungs uzklausa taisnos. Taisnos viņš uzklausa. Ja tu esi taisns, Dievs tev uzklausīs. Un Dieva vaigs ir dusmās pret tiem, kas dara ļaunu. Viņi izdeldēs viņu piemiņu no zemes virs, un tie, kas dara ļaunu, pret tiem ir Dieva roka. Un kad taisnieks sauc, tas kungs viņus uzklaus. Ja mēs tiecamies pēc svētas dzīves, un mēs vēlamies dzīvot svētu dzīvi, tas kungs mūs uzklausīs. Un šis izglābs mūs no visām mūsu bēdām. Un tas kungs ir tuvu tiem, kas ir salauzis sirds, un palīdz tiem, kam satriekts un noskumis prāts. Tad Dievs palīdz visiem cilvēkiem. Viņš vēlas, lai katrs cilvēks tiktu izglābts. Viņam nav īpaši cilvēki, kur viņš vēlas izglābt un kuru nevēlas. Es neesmu īpaši cilvēks. Es vienkārši tiecos pēc viņa, un viņš svētī, un viņš dod prieku un jēgu dzīvei. Un tu arī esi viņa acīs īpaši, un viņš tevi ļoti, ļoti mīl. Jēzus tevi mīl, debes Tēvs tevi mīl, un svētais gars tevi mīl, un tā ir taisnība. Halleluja, tas kungs tevi izglābs no visa. Mīl to kungu, mīl Dievu. Jo Bībelē teica, ka tie, kas mīl Dievu, tos Dievs ir atzinis. Viņš pasargās visus tavus locekļus, ka neviens no tiem netiks samaitāts. Un kad bezdievīgo nokauj viņu blēdību, bet kas ienīst taisno, tie kritīs grēkā, un tiem būs jānožēlo. Halleluja. Tas kungs izglāb savu kalpu dvēseli, un neko nebūs nožēlot tiem, kas uz viņu paļaujas.
Halleluja, paldies Jēzum. Paldies debes Tēvam par viņa žēlstību un mīlestību. Cik brīnišķīgi ir lasīt šo psalmus un ir tik daudz svētības vārdu par tavu dzīvi un vienkārši pieņem to. Pieņem savā dzīvē. Tad, kad tu šo noklausies šos brīdus, saki, es to pieņemu. Es to pieņemu savā dzīvē. Es pieņemu tavu labestību, Jēzus. Es pieņemu tavu glābšanu. Es pieņemu tavu cietināšanu. Es pieņemu to un es vēlos, lai tu rūpējies un gādā par manu dzīvi. Jo es vēlos būt laimīgs ar tevi, Jēzu. Jo es zinu, ka nekur es neatradīšu laimi. Šī pasaulē es neatradīšu. Jo cik dārgs man ir brītiņš ar Jēzu. Tiešām pasauli to nespēja dot. Pasauli nespēja to dot. To var iedot tikai Kristus, to patieso laimi. Un es to novēlu jums, lai arī jūsu dzīvē šodien ienāk slāpes pēc viņa. Un kad jūs viņu lūdzat, kad jūs viņu slavēt, kad viņu jūs pielūdzat, to kungu visvareno Dievu, un jūs būsiet patiesi laimīgi cilvēki. Patiesi laimīgi. Jūsu ceļš staros un nepazīs pazemojumu. Halleluja. Paldies Jēzum. Tas kungs, lai tevi svētī un lai tevi pasargā. Tas kungs, lai apgaismo savu vaigu pār tevi un lai ir tev žēlīgs. Tas kungs, lai paceļ savu vaigu uz tevi un lai dod tev mieru. Dieva Tēva mīlestība, Jēzus Kristus žēlstība un svētā gara sadraudzība, lai ir un paliek ar jums vienmēr. Jēzus Kristus vārdā. Amen.